Labvakar, šodien studijā Arvis Kaudze ar savu raidījumu 100 gramu saplāksnis. Šodien mums ir speciāli izlādums, jo Sumu ciema ļaudis ir izgudrojuši kaut ko īpašu, kaut ko unikālu. Viņi ir izgudrojuši jaunu saplākšņa paveidi. Un mūsu izcilā žurnāliste Cicīlija Tirpa ir sagatavojuši neizmirstam prezentāciju. Un es tūlīt ar viņu sazināšos, un mēs sāksim savu raidījumu. Cicīlija Tirpa, vai tu jau kameras priekšā? Ko? Vai mēs esam ētrā? Ui! Jā, jau sen, Labdien! Tā! Es gribēju pateikt to, ka šodien ir ļoti īpaša diena, jā? Šodien pie mums viesojas vienkārši fantastiski cilvēki. Ja šie cilvēki ir izgudrojuši vienkārši fantastisku saplāksni, jā? Tas ir, pilnīgi kaut kas jauns, jā? Un lūk, viņi ir nākošie topošie miljonāri. Un man būtu pāris jautājumi viņiem. Tā, džentelmeni, sāksim ar jums. Man ir pāris jautājumi. Jūs piekrītat, ka es jums, jā? Jā? Tā. Kā radās ideja par šīs saplākšņa radīšanu? Jā, mūsu kultī vajadzēja jaunu grību. Kultī? Nu tad vai forši es jums teikšu tā. Tā, jaunā jaunkundzīte. Bet man arī ir jums pāris jautājumi. Bet kā jūs nosaucāt šo fantastisko brīnumu? Riga Klaus. Riga Klaus? Riga Klaus, tas ir kā kūts, jā? Riga Klaus, oriģināli, vienkārši fantastiski tā. Un jūs jaunais cilvēku, un kā jums tāpa šis fenomens? Normāli, ar intensīvu darbu un ar sieviņas atbalstu. Cik mīļi, vienkārši fantastiski. Tie bija aplaudējiet, lūdzu, paldies, jā. Tā. Bet tagad būs maza pauzīte. Nekur neaiziet. Tad zvaniet 1188! Cicīlija Tirpa, vai tu jau studijā? Reklāmas pauze beidzās. Ātri jāsāk filmē. Ko? Es atvainojos. Tā, bet tagad mums būs vajag, pie mums atbrauc Laimes Lācis. Jūs iedomājaties, mums te ir pāraudziņš ar šo fantastisko saplāksni. Sakot, ka viņš ir tik izturīgs, tas ir vienkārši šausmas, jā? Tā, Laimes Lāci, es nezinu, viņš vai laikam mazliet kavējas. Es atvainojos. Jūs neesat Laimes Lācis? Ziniet, kas ir mans bračka Laimes Lācis? Viņš nevarēja šorien ierasties. Tāpēc es Laimes Teļš ieratos viņa vietā. Fantastiski, bet jūs varēsiet darīt to, ko viņš dara parasti? Jā, tiešām? Tad mēģiniet saplēst, vai es nezinu, ko jūs tur gribējāt darīt. Šausmas. Tas nav iespējams. Vienkārši nav iespējams. Saprotat? Šīs saplāksnes lieliski terēs manā kūtī. Saprotat? Tas nozīmē, jūs gribat arī savā? Protams, ka es gribu viņu nopirkt, jā. Tad lai jums veicas, jā. Bet es nezinu, vai viņš vēl tirgu ir. Tāpēc paldies jums, ka es nododiet Laimes Lāčakam sveiciens, labi? Jā, paldies. Tā, bet īstenībā tas laika mums arī ir viss priekš šodienas. Un, Stop! Un kas jūs? Es piekrītu, ka atbalstu jūsu projektu un novēlu veiksmi Sūnu ciema zēniem.
Labas lietas vajag ne tikai zvaigznēm, bet arī mūsu mazajām brāļiem. Oi, cik tas ir mīļi, nu vienkārši fantastiski. Jā, tā ir laba mācība mums visiem, un pie tā mums vajag arī pieturēties. Bet kas jūs esat vispār? Es esmu Končita! Super, nu! Vienkārši fantastiski. Un tā mēs uz šīs laimīgās nots beigsim mūsu vakara raidījumu. Paldies, ka skatījāties!